Čau, dārgumiņi! Šodien mēs parunāsim par ziemā tik ļoti aktuālo tēmu pašiedeguma krēmiem. Manuprāt, katra meitene piekritīs, ka skaists iedegums nodrošina to, ka mēs izskatāmies pievilcīgāk un arī veselīgāk. Es neesmu liela mākslīgās saules piekritēja, uz savu arī neeju. Tāpēc es izmantoju pašiedegumu krēmus, kas, manuprāt, ādai ir daudz veselīgāk un nodrošina to, ka mēs izskatīsimies labi ilgāk. Manas attiecības ar pašiedegumu krēmiem sākās ļoti sen, jo tas bija tāds must have gan skaistuma konkursos, gan fitness sacensībās, kurās es piedalījos. Esmu izmēģinājusi dažādas krēmus, gan tos, kas nopērkami drogās, kā piemēram Garnier, Dove un citi, līdz pat tādiem profesionāliem krēmiem, kas domā tieši skatuves izgājieniem. Šoreiz es izmēģināšu krēmu St. Moritz Ten, kurš ir diezgan liels jaunums Latvijas tirgū. Godīgi sakot, atrast man savu ideālo pašiedegumu krēmu bija ļoti grūti. Jo pirmkārt, daudz pašiedegumu krēmu ļoti sausinātu, un otrkārt, man ir diezgan jūtīgi āda. Līdz ar to uz sejas es varēju smērēt ļoti retu kuru pašiedegumu krēmu. Kad man piedāvāja izmēģināt šos St. Moritz pašiedegumu krēmus, es uz to skatījos ļoti skeptiski, jo domāju, ka par šādu cenu būs diezgan grūti apmierināt manas nepieciešamības. Taču es biju patīkami pārsteigta un šos krēmus lietoju jau vairākas nedēļas. Kā izvēlēties savu īsto līdzekli, jo St. Moritz piedāvātā līnija ir ļoti plaša. Pirmkārt, pēc tekstūras droši vien, kura no kuram labāk patīk. Teikšu godīgi, atklāšu noslēpumu, man vislabāk patīk putas. Tās nu ir šāds iepakojums. Viņi piedāvā arī gēlu vai losjonu. Ir arī uzpušamie līdzekļi, šāds sprejs, kurš ir domāts lietošanai uz kājām, un viņš dod momentālu iedegumu. Tālāk pašiedeguma līdzekļi iedalās pēc tā, cik ātri parādīsies iedegums. Ir šādi līdzekļi, no kuriem iedegums parādīsies uzreiz. Šis ir sprejs, kurš domāts vairāk kājām, un šis ir līdzeklis, kuru varam lietot visam ķermenim, arī sejai. Šis ir viens no maniem mīļākajiem līdzekļiem. Šeit iedegums parādās pakāpeniski 3 stundu laikā. Respektīvi, arī ir labi tas, ka mēs varam izvēlēties, cik tumšu iedegumu mēs vēlamies. Piemēram, varbūt mēs vēlamies pavisam garšu iedegumu ikdienai, tad mēs šo līdzekli varam turēt tikai 1 stundu. Ja mēs gribam pavisam tumšu iedegumu, tad lietojam viņu 3 stundas, un pēc 3 stundām ejam dušā. Šie te ir 3 līdzekļi, kuram iedegums parādās pakāpeniski 5–6 stundu laikā. Mans pašiedeguma rituāls ir šāds. Tajā dienā, kad es vēlos uzklāt pašiedegumu krēmu, no rīta es ieju dušā, kārtīgi noskrubējos un noskojos. Tad vakarā es atkal noskolojos, noskoloju visas sēļas, krēmus, dezodorantus un lieku šo pašiedegumu krēmu. Pašiedegumu krēmu es lieku ar šādu te cimdiņu. Diemžēl viņš jau ir nedaudz palietots. Cimdiņš ir ļoti noderīga lieta. Iesaku to izmantot visiem. Pirmkārt, nepaliks pleķi uz mums rokām, un otrkārt, mēs varam izsmērēt iedegumu vienmērīgāk. Taču zem šī cimdiņa es iesaku lietot arī gumijas cimdiņu, lai mēs būtu pārliecināti, ka tiešām uz plaukstām nepaliks brūnie pleķi. Kad esmu uzlikusi pašiedegumu krēmu, kad pusstundu pastaigāju pa māju, brīvās drēbēs, vieglā halātiņā, un tad eju gulēt. No rīta eju dušā un nomazgāju ar siltu ūdeni nost lieko krēmu kārtu. Šoreiz es izvēlējos St. Moritz Advanced Ten gēlu. Uzliksim nelielu daudzumu, izsmērēsim viņu pa cimdiņu un liksim uz ķermeņa. Pavisam vieglām kustībām liekam uz tādām ķermeņa daļām, kā kāja virspuse un plaukstu virspuse. Pārējo ķermeni apstrādājam ar tādām apļveida kustībām, vienmērīgi iesmērējot un izlīdzinot losjonu. Tā kā man viss St. Moritz krēms liekas forši, izdomāju eksperimentu. Uz pusi ķermeņa pamēģināšu šo St. Moritz Advanced Pro Formal Velvet Finish Tanning gēlu. Un uz otras puses es uzlikšu St. Moritz Professional šādu gēlu. Nu ko, uz šīs puses es sasiem uz otrusi, develop gēlu, un tagad likšu uz otras. Pārvalku ķermeņu otrā rokā. Kā mēs redzam, šim krēmam ir savādāk konsistence un viņš uzreiz ir brūnā krāsā. Līdz ar to daudz vieglāk ir redzēt, kur mēs šo krēmu esam uzlikuši. Tādējādi vieglāk izvairīties no strīpām. Lielākā atšķirība, kāda redzas ar šiem gēliem, ir tāda, ka šis gēls uzreiz klājas caurspīdīgā krāsā, līdz ar to mēs nevaram redzēt, kur esam viņu uzklājuši. Līdz ar to ir lielāka iespēja, ka paliks strīpas, bet šis krēms daudz labāk smaržo. Šis, pēc šī krēma uzklāšanas, atkal smaržojam kā cepta vista. Taču mēs uzreiz varam redzēt, kur mēs klājam, līdz ar to mazāks iespējas, ka paliks līnijas. Daudz no tā, cik labi izcīsies jūsu āda, būs atkarīgs nevis no tā, cik kvalitīvs ir krēms, bet cik profesionāli jūs uzklājāt viņu uz savas ādas. Šeit es parādīšu jums vienu lietu, ko nevajag darīt un ko es tikko izdarīju,
ar visu savu lielo pieredzi pašaideguma krēmos, es uzsmērēju vēl vienu kārtu pašaideguma krēma uz vienas kārtas, kura vēl nebija nožūst. Līdz ar to šobrīd man āda izstās diezgan pleķēni. Redzēsim, kā viņi izsīsies, kad nožūs. Parasti, gan es droši vien man šādi sanākts mazgātu uzreiz nost un klātu visu pa jaunu. Taču šoreiz, lai redzētu, kā būs izdevies, eksperimentu nolūkos es viņu atstāšu uz šīm 6 stundām, lai mēs redzētu, kā būs. Uz šīs puses otru kārtu klāju, kad āda bija jau nožūs, līdz ar to viņi izstās labi un skaisti un nekas man nebūtu jāmazgā nost. Tā kā, lūdzu, mācību numur 1. Tātad šai ķermeņa pusē es izmantoju St. Moritz Professional Self-Tanning Lotion Dark. Un šai pusē es izmantoju St. Moritz Advanced Pro Formula Develop Velvet Finish Tanning Gel. Par rezultātiem varu teikt, ka viņi ir diezgan līdzīgi. Tie pleķi, kurus domāju, kur būs izveidojušies no tā, ka es liku otru kārtu uz vēl nenožošu pirmās kārtas, nekur neparādījās, nomazgājās no viss, tā kā brīnišķīgi. Nedaudz vairāk, laikam, man tomēr patīk šī Advanced Pro Formula Velvet Finish Tanning Gel, jo viņš dod tādu nedaudz zeltaināku iedegumu. Šis St. Moritz Professional dod tādu nedaudz pelēkāku iedegumu, un, manuprāt, arī sliktāk klājās, un arī viņam būs nedaudz lielāks šis pašiedeguma krēma aromāts. Šim aromāts nebija vispār, un bija patīkamāk viņu uzklāt, un arī rezultāts man patīk labāk. Neteikšu, ka šis bija slikts. Taču jāizvēlās, es izvēlētos šo. Vēl viens fantastisks produkts no St. Moritz ir šis Instant Leg Tanning Spray, kurš darbojas tā kā zeķu bikses. Tas ir nomazgājums sprejs, kuram mums būs uz kājām. Es domāju, ka tikai uz kājām, jo, manuprāt, viņš nedaudz smērēt varētu apģērmu, un viņš izstās aptuveni šādi. Video to īsti redzēt nevar, bet viņš dod tādu matējošu un klājošu efektu. Kopumā man patīk abas līnijas, bet pamanīt, ka Advanced Pro sērijai ir mazās specifiskais aromāts. Visvieglāk ir uzklāt putiņas, bet Velvet Tanning Gel ir ļoti patīkams. Dodies ziņu, vai esat mēģinājuši šos pašiedeguma krēmus un kā jums patika.